Sveiciens jaunā video. Šis būs tāds video, kurā es pastāstīšu tāds kā mazu stāstīju no dzīves, kāpēc es pārgāju uz DaVinci Resolve video montāžas programmu. Kā jūs zināt, es esmu mākslinieks vairākās jomās. Man ir papīra diploms, ka esmu grafiskais dizainers un darboju kā esmu arī fotogrāfs, filmētājs, content creators un arī ņemot ar animācijām un 3D, arī kaut kur mācīšos vēl VFX animācijas un arī ar mūziku ņemot. To visu jūs varat iečekot manos linkos, kas aprakstā, ja? Šodien es pastāstīšu tieši pa video filmēšanas programmu DaVinci Resolve, kāpēc es to izmantoju kā savu primāro programmu, nevis Premiere Pro vai arī Final Cut. Tad tā. Sākāk to, ka tas bija pirms vairākiem gadiem, ka man tētis ieteica pamēģināt DaVinci Resolve, ja? Tajā brīdī, ja nemaldos, tā bija 17. versija, tagad jau 18. nākusi, ja? Bet, un tajā brīdī es izmantoju Adobe Premiere Pro, kas man likās pilnīgi ok, ja? Es man lietojos cits, piemēram, Corel Video Studio, tā man nepārāk patika. Tā programmu, DaVinci Resolve, kas spēlē viņai brīvā versija, standarta versija pa brīvu, legālā, tā kā tas ir pilnīgi pietiekami tādiem standarta kreatoriem, video un tām. Es ielādēju un man ļoti viss, pirmie iespēja bija tāda, wow, vienkār, viss baigi forši, viss bija saprotami, jo bija pieredze jau no Premiere, tur tā kā pamats ir tās pats, timeline, viss tās atšķirās krāsas korekcija, audio montāži ir tā kā vieglāk to visu pēc kārtas, ja? Resolve ir pieejams gan uz Mac un uz Windows, ja? Tajā brīdī es izmantoju tieši Windows datorus, ja? Tagad esmu pārgājis uz gan Mac, gan Windows, ja? Restīvi pamatdarbus video es montēju tieši uz šitā Mac, ja? Pa Mac arī būs video, ko drīzumā, nezinu, kurš pirmais iznāks, bet jā, tā tad visu dzīvi Windows pasaulē, un Windows tiem bija tīri viegli, viss bija ļoti forši, ja? Tajā brīdī es filmēju video ar savu Sony A7 otrās paudzes kameru, ko šobrīd filmēju. Tajā brīdī, kad es sāku montēt uz DaVinci, es filmēju parastajā PPO krāsas profilā un vienkārši AVC HD, man tas bija formāts. Bet es sāku pētīt tos kameras iestījumus un pārgāju XAVC, kas ir nopietnās smagāks formāts un sāku filmēt PP7 krāsas profilā, kas tā kā labi, augstākie, ko dabūt no šīs kameras, ja? Tā ir cenos vecāka kamera un tā. Bet, jā, es filmēju arī 4K formātā, 4K rezolūcijā ar telefonu savēju, tā kā izbaigi forši. Un man tajā brīdī bija Asus VivoBook S15 laptops, 20. gada Ryzen 5 un visu, izbaigi forši 4K varēja pavilkt. Smagi, bet varēja, nebija viegli viņam, bet Full HD pilnīgi visu ok, ja? Jo kamera filmēja Full HD. Un tā, video tutoriāls šajā te YouTube, ko profesionāli bija, ielikuši kā tu visu iemācīties, ļoti tāda apguva, ja? Un man ļoti iepatikā tā programma, pamatā, kas man patika, stātīšu, ja? Respektīvi, Resolve standarta programma ir pa brīvi, bet ir pieejama arī Resolve Studio programma, kas, ja nemaldos, ir, es papēdīju 200 vai 300 eiro, un tas samaksā vienu reizi, tev viena licence, un viņš samaksā miers, ja? Tā nav nekas papildus, jāmaksā nekādi papildus, reizi gadā, ka vienkārši samaksā 3 tonu summu, viss rakē, jo Adobe, loģiski, man tagad Adobe studentu pārklas gadu, kas man ir iekļauj visas programmas, viņam 3D substance, bet jā, un Adobe Premieram, ir lieta, kas man nepatīk. Un jā, un teiks labi, tajā standarta programmā, kas ir brīvi, tur ir ļoti daudz efekti, tur ir ļoti daudz, tekstu, tā kā formāti, efekti, arī apstrādes iespēja, krāsa ļoti forši, tur arī lats saucamie un krāsa, tā kā, kas efekti, jā, ir pieejami brīvi, piemēram, es filmēju, un tagad Sony kamerā, un tur ir tā kā lats pieejams tieši gan Sony kamerām, gan arī Canon kamerām un DJI un visādiem, šādām lietām. Tas ir pašā brīvi pieejamajā versijā, kas ir, tāds baigi labā lieta. Un jā, un tas arī, un arī var iegādāties papildus lats efektu tieši priekš Resolve
tā kā programmas. Man ir 2 vienkārši nebūtu pa brīvu, dabūju Oppenheimer tā kā latu un arī filmas no Time to Dive latu šajā te veikalā Resolve Store, ielišu linku aprakstā. Man patīk, kā lats izmantot šajā te programmā. Man patīk, bet DaVinci nepatīk par Premiere, salīdzināsim, jā. Premieram patīk nokšot. To ļoti daudz YouTuberi teikuši, arī piemēram YouTuberi, amerikāņu YouTuberi Sāra Dīķi, kāpēc viņi pārgāja uz Resolve no Premiere. Viņā video pastāstīja, mēģināšu arī to atrast un ielikt linku aprakstā viņas video uz to, ka kā pasaka, Premieram patīk raukašot, nezinu, tu taisi montē video, nesaglabājas, viņš domā nokšot, nezinu, tas ir gan uz makiem, kas viņam patīk nokšot, tas ir baigi stulbi, bet DaVinci, ja nokšot, tas ir ļoti rētu, mani gadījies tādā brīdī, kad datoram baigi lielā slodzi, kas viņš neveltu, un tad vēl būtu nokšoja, ja? Tad bija vēl tā vecā laptopus Mac, man nekad tā nav gadījies. Arī es atvainoju. Vienreiz, kad ir montējis to pēdējo izfilmu, un tad bija pārāk kaut kas nogāja greizi, jā. Bet, Macam nekad nav gadījies. Tā, tas ir tas pa šo programmu. Tālāk, kas man patīk, DaVinci Resolve un kopā strādājot uz Macam, ir ProRes. Par ProRes, ja. ProRes ir augsts kvalitātes video saspiegšanas formāts zaudējumiem, ko izstrādājas Apple. Loģiski, tāpēc tas šita formāts ProRes pieejams tikai uz Apple ierīcē, kas Apple datoriem. Izmantosim pēc sodīgas Apple video izšķirspēli līdz pat 8K. Tas tās info no Wikipēdijas. Ielišu linku, ko var palasīt sīkāk par ProRes džangdas, gan par, sapratīsiet noteikti. Un loģiski, ja tev ir Windows, tu nevar izmantot ProRes formātu apstrādēm. Tas ir Apple kodeks un Apple datoriem, īpaši šiem, kas ir Apple silikonu čipiem, viņiem ir speciāli Media Engine, tā kā, detaļas, kas ļauj vieglāk apstrādāt tos un ātrāk šos saucamos ProRes videoklipus. Tā kā tas ir vēl tāds baigi lielais plus, kāpēc es pārgāju Macu, kāpēc man patīk tieši video montēt DaVinci uz Maca, nevis Windows. Jā, tas ir tās pamatā īsti tās, kāpēc es pārgāju uz DaVinci Resolve, un nevis uz Premiere, un no Premiere Pro. Loģiski ir kaut kādi video, ko es montēju arī Premiere Pro, bet tas tā tīri, nepazaudēt iemaņus tā līdzīgi, ja. Es esmu izgājis maksas kursus, video filmēšanā un apstrādē pie Mārtiņa Vanaga fototelpā, kur man mācīja tieši Premieru. Bet, tad pamatlietas ir vienādas un arī, bet man DaVinci ir mīļāka, tuvāka programma. Ja arī interesi, es varētu uzfilmēt kaut kādu video, savus tā kā iespaidus un, domas par Final Cut Pro, jo man kā rābos MacBooks es varu tagad uzfilmēt tādu video. Tur būtu jāiegādā tādu licenci, bet, ja mums arī interesi par tādu video, kurus testē Final Cutu, un ir komentāri, ja tev tādi interesē, ja? Uzfilmēt viņu tādu video, man pašam tie interesanti būtu iemaņām arī. Tā kā tā, paldies, ka skatījies, noteikti nospied laiku un pēc šo kanālu. Un tagad mēs tādā video. Peace!